raidījuma mājas darbu apskatu. Pie mums šodien studijā ir atnākusi vecmāmiņa. Kā sauc tavu vecmāmiņu? Emma. Un mazmeitiņa? Laura. Laura kopā ar savu vecmāmiņu un laikam arī ar citiem palīgiem ir pagatavojusi mājas darbus. Lauriņa, paņemsi savus darbiņus rociņā? Nu, lūdzu. Viens darbiņš, otrs darbiņš, tā augstāk noliksim. Pastāsti, ko tu pagatavoji? Es pagatavoju Meža rūķītim. Māsiņu. Nu, kura ir māsiņa, parādi? Šī ir māsiņa ar skaistu lakatiņu galvā. Un vēl ko tu pagatavoji? Rūķīte. Un meža rūķītim tas laikam ir brālītis, jā? Tātad māsiņu un brālīti. Es skatos, brālītim galvā skaista cepurīte. No kā tā ir pagatavota, paskaties? No kastaņa. No kastaņas. Kas tev šos darbiņus palīdzēja pagatavot? Krustmāte. Krustmāte, un es skatos te uz galda, jā, te uz galda ir pagatavots darbiņš, bet es domāju, te noteikti ir palīdzējis kaut kas cits. Šos mēs noliksim tā, jā, noliksim arī, lai meža rūķīši šeit dzīvo mežā. Kas pagatavoja šo darbiņu? Pastāsti. Šo darbiņu pagatavoja krustēvs. Un to arī palīdzēja, jā? Un kas šajā darbiņā ir redzams? Eglīte. Jā. Nezītis. Ezītis. No kā ir pagatavots ezītis? No koka. Kā sauc tavu krustēvu? Dainis. Es domāju, ka tavs krustēvs Dainis noteikti kaut kur ir mācījies, lai prastu pagatavot tādu darbiņu. Kur viņš mācījās? Mākslas skolā. Un tagad šo mākslas skolu sauc Mākslas koledža. Meža rūķītim māsiņai tu esi pagatavojusi rociņas no kādām odziņām? No aronijām. Un kājiņas? No ozolzīlēm. No ozolzīlēm. Ozolzīle savu kādos kokos? Ozolos. Ozolos, jā. Tādēļ varbūt tu vari pastāstīt kaut ko par ozolu. Tu esi mācījusies kaut ko? Zini kādu dzejolīti? Jā. Vai tautas dziesmiņu lūdzu? Lācīts kāpa ozolā, bite koda kājiņā. Vai bitīte nepazini savu veco dravinieku? Es skatos, mežā dzīvo ezīši un tupzem šīs eglītes, vēl tur ir mušmire. Un šajā skaistajā grozā arī ir mušmiris. Vai, Lauriņa, mušmiri ir ēdama sēne? Nav. Bet grozā, vecmāmiņa? Grozā? Jā, tās ir ēdamas. Vai jūs mazliet nevarētu pastāstīt par šo skaisto grozu, kas tur ir iekšā un parādīt visiem bērniem? Mēs ar Lauriņu, kad ejam no skolas, lasām lapas. Vairāk, ja mums gadās kļauju lapas. Jā. Tāpēc mēs šitādas lapiņas esam salasījušas. Tur vēl viena ir tāda līdzīga. Vai kādas skaistas? Tagad jau dzeltenas lapas, tāpēc mēs arī tādas mazākas lapiņas salasījām. Kas šī par sēni? Baravika. Tā ir apšubeka. Apšubeka, varbūt mēs izdarīsim tā. Visu zemīti netīra vēl. Lai visi bērni varētu redzēt, varbūt noliksim šeit viena sēnīte, tā ir baravika, jā, vecmāmiņa, blakus otra. Tas ir apšubeka. Apšubeka un vēl? Tās ir mūšmeres. Un pārējās arī baravikas. Ja, bet šādu brīnumu, šoreiz mušmire šī ir ēdama. Šoreiz Lauriņai mēs piešķiram pašu galveno balvu. Cikla Mēs dabas bērni raidījuma Nāc mežā ciemoties uzvarētājam. Šoreiz Laurai lūdzu. Paldies. Un te
vecmāmiņai kopā ar Lauriņu laimas šokolāde, lūdzu, kopā. Un, Lauriņa, tev noteikti ir dažādas krāsas, mums būs ļoti daudz darba. Un, lai vecmāmiņai nebūtu jātērējas, mēs gaidīsim arī tavus citus darbiņus. Un tādēļ tev akvareļa krāsas. Es pirms parādīsi šādi, cik dažādās varavīkstas krāsās. Lūdzu, Lauriņa. Paldies, ka jūs šodien atnācāt uz studiju un gaidīsim arī jūs turpmāk. Šis skaistais apsveikums ar KNL Plus un mūsu Tomiņa zīmi nonāks poļu skolā, jo tur bērni ir pacentušies un izveidojuši mūsu otrajam raidījumam veselu izstādi. Cik pavisam rūķīši ir? 5. Kā jūs domājat, kādēļ šiem rūķīšiem baltas bārdiņas? Viņa gatavoja ziemai. Tā, kas tavam rūķītim ir pagatavojis tādu siltu jaciņu? Mamma. Sandriņa, pastāsti, ko šie rūķīši tur dara? Viņi vasarā iet peldēties. Evitas pašas nav, bet te ir palikuši un gaida Evitiņu skolā 3 skaisti rūķīši ar kādām skaistām lielām actiņām un cepurītēm. Tātad paldies Evitiņai. Evitiņa saslimusi ir, bērni? Nē, viņa aizgāja mūziku. Un trešais šis skaistais apsveikums nonāks arī Rēzeknes 1. vidusskolas sākuma skolā 2. klasēm. Paldies, mīļie bērni, par jūsu darbiņiem. Paldies skolotājai Rasmai par pagatavotajiem apsveikumiem. Bet tagad uzmanīgi skatieties nākošo raidījumu. Gaidīsim jūsu mājas darbus. Labdien, bērni! Sākam 3. raidījumu. 1. un 2. raidījumā jūs gatavojāt mājas darbus, iepazināties ar savu dabu, bija savākts ļoti daudz dabas materiālu. Un kādus mājas darbus veicāt jūs? Es tambūrēju. Tu, Intiņ? Es domāju, Mikiņ, tam jociņam vārdu tikai neizdomāju. Ko tu pagatavoji, Inga? Apsveikumu. Ja. Mēs devāmies uz savu tuvāko apkārtni uz dārzu. Bijām ekskursijā. Tātad bijām ļoti tuvu pie dabas. Bija bērni tā? Jā. Kādā ekskursijā mēs braucām? Uz mazo Siguldiņu. Kuram patika mazajā Siguldiņā? Visi paceļ rociņus, visiem patika, jā? Tātad, bērni, bet vai jūs ievērojāt, cik daba ir skaista? Jā.
Kā jūs domājat, vai varēja tā vienkārši ņemt un raut lapiņu no koka? Nē. Kā mēs darījām, kā mēs vācām lapiņas? Mēs celām no zemes un tad tikai žāvējam. Un ja mēs atrodamies zem kastaņas? Mēs lasām kastaņus no zemes, no koka neraujam. Jā, tā tad dabai mēs bērni pieduramies tā kā kristāla vāzītē, jā? Pieduramies pavisam maz. Un mazi bērni skolā jau sāk kļūt par daiļamata meistariem, jo viņi gan zīmē, gan auž, gan ada, gan līmē. Un tad, kad izaug lielāki, ko tad bērni dara? Kurš var pateikt? Arī bērni devās ekskursijā, lūdzu? Viņa taisa no koka kaut ko. Kaut ko gatavo no koka. Bet vai uzreiz var iemācīties par daiļamata meistaru? Nē. Kā tu domā, cik gadus jāmācās, lai kļūtu liels, slavens mākslinieks? 5. Kā tu domā? Laila, kā tu domā? 2. 2 tikai? Tātad tu jau 3. klasē būsi māksliniece liela? Tu, Ramonīte? 4. 4. Bet kurš domā, ka 10? 15, bet kurš domā, ka visu mūžu jāmācās? Kurš tā domā? Tādēļ šajā pārraidē, bērni, mēs paciemosimies pie daiļamata meistariem. Sāksim ar jūsu pašiem mazākajiem darbiņiem, to, ko jūs veicat skolā, un tad redzēsiet, kur mēs nokļūsim. Tādēļ uzmanīgi skatieties šo raidījumu. Daiļamata meistariem sauc cilvēkus, kuri darina dažādus krāšņus priekšmetus, gan lietošanai sadzīvē, gan telpu un apkārtnes izdaiļošanai. Arī senie latviešu tautas daiļamata meistari savam darbam izmantoja dabas materiālus. No zemes mālu un akmeni, no augu valsts koku un linus, no jūras dzintaru, no dzīvnieku valsts vilnu un ādu. Amata prasmi bērni bieži vien manto no vecākiem un turpina apgūt skolā. Mani sauc Rolands. Roland, ko tu tagad dari? Es šķeterēju dziju. Roland, kas tev iemācīja šķeterēt dziju? Vecmāmiņa. Kā sauc tavu vecmāmiņu? Margarita. Ko vēl tava vecmāmiņa Margarita prot darīt? Šūt, izšūt, dziedāt. Tev patīk kopā ar vecmāmiņu strādāt pie ratiņa? Jā. Un no kā pagatavots ratiņš? No koka. Vai koks tev ir mīļš? Jā. Mani sauc Liena. Ko tu pašlaik dari? Es ādu. Kas tevi iemācīja ādīt? Man iemācīja vecmamma. Ko vēl prot tava vecmāmiņa darīt? Ādīt, šūt. Tev patīk kopā ar vecmāmiņu strādāt, visādus mājas darbiņus? Jā. Tu mīli un klausi savu vecmāmiņu? Jā. Mani sauc Lolita. Lolita, ko tu pašlaik dari? Tamburēju. Kas tevi iemācīja tamburēt? Vecmāmiņa. Kā sauc tavu vecmāmiņu? Antonīna. Ko vēl tev vecmāmiņa iemācīja? Ādīt. Un ko vecmāmiņa pati vēl prot? Ādīt, tamburēt, šūt, pusdienas gatavo, brokastis. Bērni apgūst dažādu amatu prasmju pirmsākumus skolā, bet
tad... Šodien mēs esam pie jums ciemos, Mākslas koledžā. Sakiet lūdzu, kā jūs sauc? Mani sauc Ines Ratniece, mācu aušanu jaunākajos kursos. Bērni šodien ir atnākuši, un viņi laikam pirmo reizi redz tādas dažādas iekārtas. Jā, bērni? Jā. Pirmo reizi redzat tādas iekārtas? Jā. Un jūs droši vien kaut ko gribat pajautāt pasniedzējai. Kas šī ir par ierīci? Tās ir aužamās stēles. Lai audums varētu tapt, tad ir vajadzīgs darba galds. Un aušanas darba galdu sauc par aužamajām stēlēm. Un tās ir aužamās stēles. Šie ir velku koki. Pirms auduma sāk augst, vajag uzvilkt tā saucamos velku diegus. Diegi iet, kad jūs paskatīsieties audumā, viena diega iet auduma garumā un viena iet tā platumā, jā, tā kā zeķīta lāpa. Un tad uz šiem te velku kokiem uzvelk tos diedziņus, kas iet auduma garumā. Tad ir tāda liela gara pīne. Pēc tam to pīni ievelk stēlēs, drīkst pārvietoties, jā. Redziet, te stelītēs ir tie paši diedziņi ievilkti, jā. Pēc tam visi diedziņi jāsaver ir mītīs, paskatieties, te mītī tāda maziņa atiņa, jā, maza spraudziņa, katrā spraudziņā diedziņš jāiever. Tad katru diedziņu iever vēl šeit spraudziņā, lai visi diedziņi sakārtotos tā kārtīgi, noteiktā platumā un blīvumā. Un tad pie sienu visu sakārto, un tad var sākt aust. Lai austu, laikam jābūt ļoti pacietīgam. Un vai visi studenti, kas mācījās pie jums, ir pietiekami pacietīgi? Nu, grūti tā teikt. Vispār jau, ja tā atklāti jāsaka, tad ir dažas meitenes, kuras ir atnākušas pie mums, bet jūt, ka raksturā viņām trūkst tieši tās pacietības, kad raksturs ir tāds ašāks, straujāks un nevienmēr tā padodās. Bet, kamēr 4 gadus mācās, tad ļoti bieži arī ir tā, ka pirmā gada iespējas ir kļūdīgi. Pacietību, katram darbam pacietību. Šeit top daiļamata meistari. Pastāstiet lūdzu, kā jūs domājat, vai kā var kļūt par daiļamata meistaru? Nu jā, tad man uzreiz jāsaka, ka daiļamata meistari šeit netop. Šeit mēs tikai sākam mācīties par daiļamata meistariem. Mēs iemācāmies amata pamatus, un lai kļūtu par daiļamata meistaru, tad ir jāmācās, jāstrādā praktiski visu mūžu. Vai ir zināms, kura meitene arī audusi šo jostiņu? Nu, šīs meitenes, kas šīs jostiņas ir audušas, šo jostiņu laikam Ilze ir audusi, jā, tad, kad mācījās 1. kursā. Tagad Ilze, paņem lūdzu rokā, jā? Interesanti paskatīties, ka viņa jau tagad mācās 3. Kā tu esi audusi šo jostiņu? Šo jostu es audu 1. kursā. Un tagad tev droši vien interesanti paskatīties savu darbu. Jā, vispār arī tagad liekas labāk uzausts nekā agrāk. Audēju darbi bagāti krāsām, tāpat kā mūsu zeme dažādu nokrāsu māliem. Saki lūdzu, ko tu pašlaik dari šeit? Es šeit taisu valoniņus priekš svešturiem. Un tātad no šī māla, ko tu pašlaik apstrādā rokām, taps mākslas darbi? Jā, tā varētu būt. Cik tu gadus mācies mākslas skolā? Tagad tas ir 2. gads. Saki lūdzu, strādājot, vai te vajadzīga pacietība? Bez šaubām, ka vajadzīga ir. Jo katram darbam praktiski vajadzīga pacietība un liela uzmanība. Izaugs ir liels, varbūt mācīsies mākslas koledžā un kļūsi par lielu mākslinieku?
visas Latgalas zemes krāsas apvienojušās keramikā, bet koks caur saknēm uzsūc zemes krāsu košumu un caur zariem savienoto ar debesu zilumu un saules zeltu. Laikam tāpēc daiļamata meistars Antons Rancāns saviem darbiem izvēlējies tieši koku. Šodien mēs atnācām paskatīties, kā top šie brīnumi no koka. Un droši vien bērni grib pajautāt, kā var no parasta koka iztaisīt kaut ko tik ļoti skaistu. Ko Makašānu skolā var iemācīties? Makašānu skolā māca apstrādāt koku un izgatavo no koka sadzīves priekšmetus. Krēslus, galdus, durvis, logus un tā tālāk. Mēbeles jau gatavo dažādas, kā redziet, klavieres taisītas no sarkana koka, bez tam tur virsū tie ciļņi, tie arī no sarkana koka, kā redziet. Tepat blakus tas galdiņš ir no ozola, virsa vismaz no ozola koka, vai ne? Un pa labi atkal ir sarkana koka skapīši. Bet tikpat labi mēbeles var izgatavot arī no ozola, no oša, no priedes un citiem kokiem. Un cik ilgi jūs mācieties, lai kļūtu par mākslinieku un varētu kaut ko tik skaistu gatavot no koka? Koks jau tāds latviešu tautai tuvāks ir tādēļ. Bet apmācības process ir ilgs un būtībā viņš ilgs visu mūžu. Mēs tagad gājām uz šejieni pa mežu un redzējām daudz un dažādus kokus. Vai jūs šos kokus arī izvēlēties tepat kaut kur apkārtnē vai kaut kur no tālienes ņemat? Pārsvarā no šejienes, bet ir arī no tālienes. Sarkan koks jau pie mums neaug, to ieved no Āfrikas. Padomā tikai, šis sarkankoks ir no Āfrikas. Pašlaik mēs redzam sagatavotus koku materiālus. Pastāstiet lūdzu par šiem, kam viņi ir domāti. Būtībā mēs viņus sagatavojam paši saviem spēkiem mežā priekš būvniecības. Te mums tātad top jaunas mācību telpas, jaunas grīdas mācību telpās un, protams, arī vajadzības gadījumā arī mēbeles. Ja grib gludu dēli dabūt no tāda, tad te ir ēvele, vai ne? Ieslēdz ēveli, tur nevar ieslēgt, vai ne? Un no ēveli. Tālāk, tur ir vēl viena ēvele lielāka, redz, kur tu stāvi ar muguru pretī, ja? Kur noteikti biezumu izvērš saule. Tālāk, kā jūs redzēt, te ir frēze, kur izdzen gropītes dažādas, redz? Koka, ja? Un tad var taisīt, teiksim, lokus vai durvis un tā tālāk. Kas tur vēl ir? Kas tu tad? Skudriņas tad, vai tam, kas deg? Kas tu tad? Skudriņas tad, vai tam, kas deg? Sīksīgas dāliņas, kuģis un maliņas, no malu maliņām velkās uz dāliņu, aktavu steidzību, aktavu beidzību,
skan visi labie vārdi, kā tērcītes šķalodamas, numirdz visi daiļie darbi, kā puķītes ziedēdamas. Dricānu pagastā Pilcenē ir baznīca, vēstures piemineklis, kurai pašreiz ir 240 gadu. Šis dieva nams ir daļamata meistaru darbs. Vēstures gaitā, turpinot šo daļamata meistaru darbu, Antons Rancāns atjaunojis vairākus ceļu krustus. Mājās, kad tev ir brīvs laiks, tu noteikti dari dažādus darbiņus. Varbūt tu varētu pastāstīt, Intiņ? Es kopā ar mammas māsu adu. Jā, ko tu, Diāna, dari? Es tamborētu. Kas tev iemācīja tamborēt? Mamma. Ko tu esi jau uztamborējusi? Savai lēlītei es pagatavoju drēbītes. Ko tev ir iemācījusi tava māmiņa vai vecmāmiņa? Mani vecmāmiņa iemācīja tamborēt. Varbūt kādu ir mācījusi krustmāte? Nu, lūdzu, Kristīnīt. Krustmāte mācīja adīt. Un ko jūs abas uzadījāt? Šalīti. Pienācis laiks mājas uzdevumam. Kopā ar brālīti, māsiņu, savu mammu, tēti, krustmāti vai krustēvu, varbūt vecmāmiņu un vectētiņu šajās brīvdienās pagatavo kopīgu darbiņu un atsūti mums uz Rēzeknes 1. vidusskolas sākuma skolu Kaļķu ielā 12. Es gaidu uz redzēšanos!